Sveiciens, draugi, šajā nedēļas nogalē. Šodien mēs atkal paskatīsimies izlikumu nākošajai nedēļai, un tas būs no 11. līdz 17. novembrim. Tas būs nedēļas izlikums, kā parasti ar 3 variantiem, ko jūs redzat šeit priekšā. Liksim ar 3 dažādām kavām, un šobrīd tad mēģināt intuitīvi sajust, kurš no šiem variantiem ir jūsējais. Un tad ķeramies klāt izlikumam. Tagad skatīsimies pirmo variantu. Pirmajam variantam nedēļas galvenā kārta 9 zobeni. Nu, paskatieties, cik tad meitene sēž, un paskatieties, cik daudz acis un ieplastas, un tāda mazliet trauksmēna kārts, un tāda varētu būt arī nedaudz šī jūsu nedēļas vai nedēļas noskaņojums. Vairāk šī kārts runā par tādiem iekšējiem pārdzīvojumiem, ne tik daudz par ārējiem kaut kādiem notikumiem. Redzat, iespējams, jums ir iepriekš bijis kaut kāda diezgan trauksmēna situācija, jo te mums ir fonā 5 zižļi. Tātad situācija, kur cilvēkam ir tāda kaut kāda konkurences apstākļi, ja? Konkurences apstākļi, kur mums ir jācīnās par sevi, jāpastāv par sevi, jāpierāda sevi, ja? Un var jau būt, ka šobrīd jūs esat tādās, bailēs kaut kādās tādās esat iekšā, ja? Kaut kādos pārdzīvojumos, bailēs, šaubās, ja? Par to varbūt tas ir konkrēti par šo situāciju, ja? Kā situācija risināsies, ja? Mēģināt sevi neuzvilkt bez vajadzības, mēģināt nomierināties, mēģināt nodalīt, kur ir tiešām reāls kaut kas, un kur ir vienkārši jūsu kaut kādas sajūtas, ko jūs varbūt tiešām paši sakāpinat sevī, ja? Mēģināt nodalīt realitāti no kaut kādām tādām, nevajadzīgām varbūt emocijām, ja? Neuzkurbulējat sevi. Ja jums galvā ir, un tā varētu būt tur domas, un jūs par to, iespējams, kā minēju, par to situāciju kaut kādu tādu domājat un domājat, varbūt tas ir ar darbu saistīts, piemēram, jums tur ir jākonkurē, un tur ir, jums tas ir svarīgi, un tur ir citi arī pretendenti, ja? Un jūs esat ļoti, ļoti tajā iekšā, un jūs ļoti par to pārdzīvot, jūs kreņķēties un domājat, un nevarat pat gulēt, ja? Jo te tas sižets, redz, ir tāds, ka te tāda, pēc klasiskās kāvas meitene sēž gultā, vai cilvēks vienalga, sēž gultā un nevar aizmigt, un tie 9 zobeni karājas virs galvas, ja? Tad cilvēks bieži vien ir vienkārši sadomājās par daudz, un pats sevi uzvelku pēc šīs kārtas. Varbūt tiešām tā situācija ir tāda mazliet, nestabīli šobrīd, ja, saistībā ar kaut kādu jautājumu, bet jums nevajag sevi vēl vairāk uzvilkt, ja. Mēģiniet tiešām atrast kaut kādu veidu, kas jums vislabāk der, kā jūs varat sevi, teiksim, nomierināt, atslēgt domas, atslēgt galvu, ja, tā. Nedēļas pozitīvs mums ir 6 zobeni. Kaut kāda pozitīva pārmaiņa tā varētu būt, ja, situācijas izmainīšanās uz labo pusi, ja, kaut kas mainās, kaut kas kustās, kaut kas izkustās no kaut kāda punkta. Tā varētu būt, situācija var vienkārši stabilizēties, ja jūs varbūt satraucaties un tās jūsu bailes un bažas ir par kaut kādu neziņu, kā risināsies jums kaut kāda svarīga jautājuma, ja? Tad tā situācija var teikt, kā teikt, nomest ankuru, ja? Jeb citiem vārdiem sakot, tā kā atrisināties, ja? Vēl te var būt runa par to, ka jums ir kaut kāda braukšana. Tiešā nozīmē arī tā var būt kaut kāda braukšana, tad braucat, ja? Būs labi. Kāds varbūt piedāvājums kaut kur paceļot, vai īsāku vai garāku ceļojumu, vai izbraucienu, tad braucat, jā. Tas jums varbūt arī palīdzēs kaut kā atslēgties mazliet no ikdienas kaut kādām problēmām. Tā, nedēļas negatīvs mums ir vecākais arkāns muļķis, ja, un šitā ļoti, ļoti skaista kārts, man patīk, kuram augšā stāv meitene, ja, viņai te rozes apkārt viss,
Un, nu, kur viņa stāv? Viņai liekas, ka viņa roždārzā stāv, bet paskatieties, tāds krokodils, ja, kas viņu tūlīt taisās aprīt. Tad ir tāda, nu, teiksim, iespēja, ka jūs lietas pārāk ar rozā brillēm saskatīsiet, ja? Jūs nepamanīsiet kaut kādus draudus, jūs nepamanīsiet kaut kādu bīstamību, tāpēc esat uzmanīgi, ja? Lai nesanāk kaut kādas nepatīkamas situācijas, jo pēc šīs kārtas muļķis te var būt tā, ka jūs rīkojaties, nu, neapdomīgi, līdz galam neizvērtējat, neizsverat, izdarat vienkāršiem vārdiem sakot kaut kādu muļķību, ja? Tāpēc ar šo te esat uzmanīgi. Ja situācija nav viennozīmīga, nu tad kārtīgi pārdomājiet un nu, nepaļaujieties uz kaut kādu gadījumu, nepaļaujieties tur tā, ai, gan jau būs labi, ja? Un uz kaut kādiem tukšiem solījumiem, ja? Lai tiešām nesanāk tā, ka jūs iekrītat kaut kādā situācijā un pēc tam jums ir jārisina kaut kādas nopietnākas problēmas dēļ tā, ja? Nu tā, padoms, zobenu karaliene. Nu, zobenu karaliene, te būs daži aspekti, ko es minēšu. Pirmais aspekts, zobenu karaliene ir tāda ļoti nu, viņa ir prāta stihija pārstāvoša, zobenu stihija, pareizāk sakot, tātad pārstāvoša dāma, tas ir saistīts ar visu, kas ir loģika, kas ir saprāts, kas ir mūsu domāšana un tā. Tātad padoms tiešām pieiet lietām racionāli, izsvērti, mierīgi, nevis tā kā šeit 9 zobenos, ak vai, ko lai es tagad daru, un galvā ķīseles un šausmas ārprāts un tā, ja? Mierīgi, racionāli, tālredzīgi, redzat, ja? Viņai tāds tālskats. Tālredzīgi arī šai situācijā, lai neiekristu kaut kādās lamatās, lai izdarītu kaut kādu pārsteidzīgu muļķību. Tad tas ir viens attiecībā uz jūsu uzvedību, jūsu izturēšanos. Visu, jo jums emocijas, tomēr, būs nākošanā. Vienkārši sevi tā mierīgi, ja? Nu, mēģināt noskaņot. Racionāli, pieiet visam, analītiski. Tas ir viens. Otrs, šī dāma bieži vien runā arī par, kā profesijas pārstāvi, par to, ka, ja jums ir kaut kādas, teiksim, juridiski jautājumi, kas jums ir jārisina, kuru dēļ varbūt jūs tur kreņķēties un pārdzīvot, tad vienkārši meklēt cilvēku, kas jums var palīdzēt juridiskos jautājumos, jo tur tiešām var jums nākošanai visas lietas labi salikties, ja? Jūs varat saņemt kvalitatīvu palīdzību. Nu, un vēl šī kārta arī runā par viņi ir tādi mediķu signifikātors, tāpēc, ja jums varbūt jums tiek skreņķis ir saistībā ar kaut kādām veselības jautājumiem, un jūs tur iespējams dēļ tā jau pat daudz esat kaut ko sadomājušies un pārdzīvojat, tad vienkārši piesakieties vizītē pie ārsta, arī šāds padoms. Ja? Nu, šāds izlikums pirmam variantam. Tagad skatīsimies otro variantu. Otram variantam nedēļas galvenā kārts 9 zižļi. Nu, 9 zižļi runā par mūsu tādu kā robežu aizstāvēšanu, robežu aizsardzību, kad mums ir jāpastāv par sevi, par savām interesēm, par saviem uzskatiem, vai par to, kas mums piedar, vai, nu, jebko, kur ir tās mūsu robežas, ja? Tas ir mans, ja? Tātad te var būt kaut kādas tādas situācijas, kur jums ir jāpastāv par sevi, jāaizstāv sava pozīcija. Kas šai kārtī vēl ir, te var būt tāda mazliet kā norobežošanās, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, tas jums ir jāsaprot pašiem pēc situācijas, jo varbūt citreiz mums ir jāmāk norobežoties no situācijas vai no cilvēkiem kaut kādiem, ja? Bet citreiz ir situācija, kad mēs nevajadzīgi sevi norobežojam un tā kā atsvešinamies no cilvēkiem. Un varbūt arī nākošnedēļ jums būs tāda vēlme tā kā vairāk pabūt vieniem, nevis kaut kur kopā, nevis ar kādu, bet vairāk tā kā savā nodabā ar sevi, ja, tā baigi uz kontaktiem iespējams arī nevilks, neskatoties uz to, kas mums ir pozitīvā, jo nākošās nedēļas pozitīvā mums ir 10
pentakļi. Un 10 pentakļi tieši runā par tādu kā ģimenes kopību, ja, par būšanu ar saviem cilvēkiem, ar savu ģimeni, bet varbūt jums tā norobežošanās tieši ar to būs saistīta, ka jūs būsiet ar savējiem cilvēkiem, ja, nekur neiesiet, nebrauksiet, neko, bet vienkārši paliksiet mājās, paliksiet ar savu ģimeni, ar saviem cilvēkiem, un tas jums dos kaut kādu tādu tiešām labsajūtu un tā gandarījumu. Iespējams, kāds vienkārši paliks mājās un strādās mājās, ja, un nekur neies, nekur nebrauks. Tā var arī būt. 10 pentakļi arī vispār runā ne tikai par cilvēkiem, par ģimeni mums apkārt, bet viņa runā arī par tādu materiālu labklājību, ja. Tāpēc kaut kas nākošā nedēļā, iespējams arī pateicoties jūsu kaut kādai tādai stingrai nostājai, ja, jo redz, cik tā dāma tomēr ir tāda, apņēmīga un kareivīga, un viņa savu neatdos, ja, viņa par savu pastāvēs, ja. Tad jums arī kaut kāda materiāla labumi vai materiāla labklājība vai materiāla stabilitāte caur to var ienākt, tā kā arī tā. Negatīvs mums ir 2 zobeni. Te var būt kaut kāda šaubu dzirkstjums, jo 2 zobeni mums runā par šaubām, par situāciju, ka cilvēks nav pārliecināts, kad viņš nevar pieņemt lēmumu, ka viņš nevar izlemt, ko darīt un kā rīkoties. Viņam ir kaut kādi iespējams 2 varianti, un viņš šaubās, jo viņam vienbrīd liekas tā, otrbrīd tā, vienbrīd tā, otrbrīd tā, ja? Jo viņš mēģina ļoti loģiski un racionāli izdomāt. Un te mēs arī fonā redzam jums nākošajā nedēļā, kad iespējams būs kaut kādi tādi jautājumi, situācijas, kur jums būs jāskaidro, kur jums būs jāskaidro situācija, jāskaidro kaut kādi apstākļi, ja, kaut kas jāmeklē, varbūt kaut kāda informācija, ja. Bet te jūs kaut kādā brīdī varat nonākt tādā kā strupceļā. Varat nonākt strupceļā un, tā teikt, netiekam uz priekšu, ja? Bet tad es teiktu, varbūt te vajag bišķiņ ieklausīties vairāk savā intuīcijā, ja? Ne tik ļoti racionāli izdomāt lietas, bet paklausīties arī, ko jūs intuīcija jums saka priekšā. Tā. Padoms, pentakļu, bruņinieks. Šī ir tāda racionāla kārts, racionāla, materiāla kārts, runā par pieeju lietām ļoti tā racionāli, nosvērti, praktiski. Viņa var runāt arī par kādu konkrētu cilvēku, tas var būt vīrietis, caur kuru, teiksim, nākošu nedēļu jūs saņemat kaut kādu atbalstu, palīdzību vai padomu, vai, biežāk gan te ir tāda reāla praktiska palīdzība, ja? Tāds ļoti tāds saimniecisks, varbūt ir kaut kādi saimnieciski tādi jautājumi, ja? Vai kaut kādi materiālas dabas jautājumi, ja? Bet tātad, ja ir šāds cilvēks kaut kur jums pie horizonta, ja piedāvā palīdzību, tad jāpieņemat šo palīdzību. Un nestoties uz to, ko es minēju, ka jūs varbūt nekur neiesiet un norobežosieties un gribēsiet sēdēt mājās, tad šī kārtas tomēr arī var runāt par kaut kādu braukšanu, kā padomu, tomēr izrauties bišķiņ no tās rutīnas tādas, un tomēr kaut kur iziet, kaut kur izbraukt, ja, jo, te mums ir pentakļu bruņinieks, kurš tomēr runā arī par kaut kādu tādu iespējamu braucienu. Varbūt pie tiem pašiem saviem tuviniekiem aizbraukt, jā. Tāds izlikums otram variantam. Tagad skatīsimies 3. variantu. 3. variantam nedēļas galvenā kārts mums ir kausu karaliene. Tāda ļoti sievišķīga kārts, maiga sievišķīga būtne ir kausu karaliene. Tāpēc, ja jūs esat sieviete, tad es domāju, ka jūs ar kaut kādām tādām sievišķīgām lietām arī nodarbosieties, varbūt ar bērniem, vai arī, protams, arī, kam nav bērni, ja, kaut kādas tās varbūt arī radošas lietas kaut kādas, ja. Vēl šī kārts var runāt par to, ka jūs varbūt satiekat kādu sev emocionāli tuvu sievieti, tā varētu būt kāda draudzene, piemēram, ja?
ar kuru jūs tad satiekaties. Un te ir stāsts par to, ka mēs varam parunāties, ka mūs uzklausa, ka mēs varam izkratīt sirdi un tā. Nu, tas tāda emocionāla viļņa tas viss ir. Šī kārta arī ir signifikators psihologiem, nu, un tādiem tam līdzīgiem speciālistiem, ar kuriem jūs varat izrunāt, parunāt, un tad jums paliek vieglāk ap sirdi, ja? Varbūt kādam ir šāds gājiens pie kāda šāda speciālista vai terapeita paredzēts. Kas te tāds mīnusiņš var būt? Kāpēc? Jo šī dāma atrodas tādu ļoti kareivīgu kāršu ieskāvumā. Viņa var būt emocionāla. Var būt, ka jums tāda kaut kādos brīžos tāda lielāka emocionalitāte ir kaut kādā mirklī, ja? Jo viņa nejūtas baigi viņa tāda maiga būt, viņa baigi nejūtas pārāk komfortabli starp tādiem skarbajiem, ja, cilvēkiem. Jā. Kas vēl, jā, par radošumu es skatos arī fonā, šeit mums ir 7 kausi, arī šī kārts var runāt kopā ar kausu karalieni par kaut kādām radošām idejām, radošiem cilvēkiem labs laiks. Ja jūs esat radošs cilvēks, tad jums tiešām varbūt nu tā, kad ir iedvesma un ka jūs te savā jomā gribat darboties un viss jums tiešām nes rezultātus tā darbošanās. Nedēļas pozitīvs, mums ir pentakļu karalis. Tas var būt vīrietis, konkrēts vīrietis, ja jums ir partneris, teiksim, sievietei, tad tas var būt vīrs, caur kuru, ja kaut kādas labas lietas, tas var būt atbalsts jums, tas varbūt ir tāds praktisks materiāls atbalsts, ja. Jo pentakļu karalis ir tāds ļoti, nu, tāds rūpīgs cilvēks, atbildīgs cilvēks, ja. Tad kamēr jūs tur ar savu varbūt radošumu nodarboties, viņš tiešām visas tādas materiālās lietas kaut kādas atrisina un tā. Vēl te varbūt stāsts par kaut kādiem veiksmīgiem tādas materiālas dabas darījumiem, ja, bankā vai ar nekustamiem īpašumiem, ja. Vai, nu, kaut kāda tāda veida veiksmīgi darījumi jums var sanākt. Vai, teiksim, varbūt kādam jāņem kaut kāds kredīts, nu, tad arī te varētu būt, jā, starp citu, varētu būt veiksmīgi kaut kāda tāda finanšu darījumi nākošu nedēļu. Negatīvs, 6 zižļi. Nu, negatīvā aspektā šī kārts varētu runāt par neieklausīšanos citu viedoklī kaut kur, ja? Un tādu kā augstprātību. Es pati zinu, pats zinu, pats varu, bet šoreiz tas jums var atspēlēties negatīvi. Tāpēc tomēr ieklausaties un labāk neesat augstprātīgs. Nu, un kārts var runāt arī par kaut kādiem braucieniem, bet tā kā viņi mums ir negatīvā aspektā, nu, skatieties atkal, ja jūs neesat pārliecināti, ka jums vajag braukt, vai ja jums nav tur, teiksim, mašīna kārtībā vai kaut kāda apstākļi, tur, nezinu, starp citu ziemas riepas varbūt nav uzliktas, ja, jo sola jau aizvien ziemīgāku laiku, pārdomājiet, vai jums ir jābrauc, lai jums tur kaut kādas ķibeles nesanāk un tā. Padoms mums ir vecākais arkāns, tā, nu izkrita no galvas. Taisnīgums. Re, kā izkrita no galvas. Vecākais arkāns taisnīgums. Pirmkārt, tas, ko es jau minēju par dokumentiem vai par juridiskiem jautājumiem, kas būs labi nākošnedēļ risināmi. Ja ir kaut kas aktuāls, dariet, ejiet, meklējiet kādus, vai nu tur tiešām vai ejiet uz banku, vai ejiet pie kādiem speciālistiem, tur risināt šīs lietas. Nu, vēl, ja mēs skatāmies tīri par mūsu, varbūt, uzvedību un izturēšanos, tad te tomēr šī kārts runā par tādu ievērot taisnīguma principu, ja? Nevis kā ir labāk man, bet kā būtu pareizi, kā būtu labi, kā būtu taisnīgi, ja? Par to arī šī kārts mums var runāt. Nu, jā. Tāds mums izlikums 3. variantam. Tā kā paldies, ja jūs skatījāties, ja patīk, laikojiet un tiksimies atkal kādā no nākošiem izlikumiem.